Cienījamie futbola līdzekļi, esiet sveicināti spēlēs ar FK Jēkabpils un Latvijas Kūrils Pilsēm. Kā sarunājuši, ne? Latvijas Jēkabpils komandas sastāvā būs 14. numurs Aleks Naumijs. Rezultāts 1-0. Куда ты поднимаешь? Ой, пас дает! Эй! Ой, пас он дает назад! Vārtus Latvijas Kūrils viens izlases malā būs 11. numurs Eduards Višņakovs. Būs 11. numurs Eduards Višņakovs. Rezultāts 1-2. Vairākās epizodēs jūs ļoti labi ātri izgājāt no momenta, ātri sagriezāt Romā, un pēc tam sākās problēma kur? Vot, Saša, tev bija 2-3 momenti, kur tu kļūdies, un tu visu sāc vienkārši vaļīt bumbu, jebkurā situācijā uz priekšu. Nomierinies bišķi, nu. Tas, ka tu kļūdies, ko tur darīt? Paslīdēji, kā kaut kur neuzspēj, tas ir normāli, tas ir futbols. Problēma otra. Jums visu laiku pietrūkst atkal komunikācijas. Jūs izejiet. Saša atlec, viņš ir 3 metri dziļāk. Bet malējos skatās pēc vidus. Pagad, tevi jāgroz arī galva, veci. Un tevi jāsaka priekšā. Un tevi jābļaus tās visu laiku tā, lai es dzirdētu visu laiku solīt. Saprot, ja tagad te nav neviena cilvēka stadionā, un es arī nedzirdu, ka jūs sakiet kaut ko to. Jo malējs, ja viņš ir tālāk malā, ja viņš nedzird signālu, tad iet ārā.
Dašķīns. Rezultāts 1-3. Latvijas FK Jēkabpils sastāvā būs 27. numurs Romāns Bezpālovs. Rezultāts 2-3. В общем-то, нам надо было перед отборочными играми посмотреть новых кандидатов, что мы, в общем-то, сегодня очень хорошо сделали, все получилось. И достаточно хорошая игра получилась, и быстрая, и жесткая. В общем-то, никто не хотел уступать, все били за результат. В общем-то, доволен и исходом матча, и, в общем-то, даже отметил для себя несколько игроков. Protams, nevar būt apmierināts, ja negatīvs rezultāts, bet tos mērķus, ko mēs izvirzījām spēli, mēs esam sasnieguši. Mēs iedevām spēļu praksi tiem spēlētājiem, kas ir pēdējā laikā mazāk spēlējuši, jo, ja vērtē mūsu pamatsastāvu, tad kopumā viņā neatradās vieta aptuveni 11-12 spēlētājiem, kas regulāri spēlē. Praktiski no tiem pamatsastāvu spēlētājiem, kas bija pēdējā spēlē tikai Bezpālovs, Romāns un Reķko. Tāpēc man kopumā patika, kā komanda spēlē pret otru Latvijas, teiksim, spēcīgāko izlasi pēc nacionālās U21. Spēle bija pietiekami liederīga, mēs gan pamēģinājām divus dažādus taktiskos risinājumus, gan dažus arī spēlētājus 2-3 pozīcijās. Un var teikt, ka nevis vienīgais, protams, bija daudz lietas, teiksim, tādas tehniski-taktiskās darbībās, kas varbūt man nešķita ļoti labas, un varbūt bija arī daži atsevišķi spēlētāji, kuri nevisai veiksmīgi nospēlē, bet kopumā var teikt, ka komanda nospēlē pietiekami sakarīgi.